Mana mamma nomira 46 gadu vecumā no alkohola atkarības. Viss, es negaidu nekādu 1. janvāru. Neviens jau man nemudināja, man nebija neviena draudzene vai draugs, kurš teica, tev vajadzētu iet uz sporta zāli. Liekie kilogrami ir tikai sekas. Mamma nomira, un gada laikā es vienkārši apēdu savas emocijas, un pilnīgi nemanot, es satapos, ka man ir plus 20 kg. Un mans terapeits tā arī pateica, ja tu nebūtu sporta zāles, tu jau droši vien, Tad, kad tu uzrakstīji pieteikumu un notikuma secībā, tu nonāci arī par MyFitness storiju vēstnesi. Tu uzrakstīji tad, kā laikam anketu, vai ne? Un pirms mēs sākām šo ierakstu, es izlasīju tavu anketu. Un otrais teikums, kuru tagad es neslēpšu, tā lasīšanas laikā man bija mitrs acis un es gandrīz aizraudājos, tāpēc es nolasīšu, lai dzird arī vispārējie. Tu rakstīji, par ko manā dzīvē kļuvis MyFitness. Šo es saklausīju, ka MyFitness simbolizē visas sporta zāles, uz kurām tu esi gājis un uzsāki savu sportu. Par ko manā dzīvē kļuvis MyFitness, par pagriezienu punktu, par slieksni un robežu starp dzīvi pirms un pēc. Un šo izlasot, pirmais teikums, es tevi vēl nepazinu, es tikai zināju, ka šis ir Anitas rakstīts. Man bija mitrs acis, jo es ikdienā saskāries ar daudziem cilvēkiem, kuriem ir ļoti milzīgs, vērtīgs šis pagrieziena punkts no brīža, kad sports kļūst par viņu ikdienu. Pastāsti, ko tev šis nozīmē? Tas patiesi ir mans pagrieziena punkts, jo tā ir tiešām dzīve pirms un pēc MyFitness, jo, protams, sākums bija ļoti grūts un tas nebija tāds lineārs progress. Bet tas, ja es atskatos, kāda es atnācu, kāda es spēru soli pār MyFitness slieksni un kāda es esmu šodien, tur man pašai ir slapjas acis. Pastāsti. Jo es, kad sāku, es īsti nezināju, uz ko es nāku. Es zināju, ka man ir paniski bail. Man ir bail no tiem dzelžiem. Man ir bail no plikām sievietēm ģērbtuvēm. Tas vispār man likās, ka Dievs, kā viņas tur. Man ir bail no svešiem cilvēkiem, lai gan es it kā esmu ekstraverts, bet tāds svešā vide, kur viss ir citādāk. Liekas, ka tur ir kaut kādi citas kastas cilvēki, pilnīgi nāk, ka viņi ir kaut kādi dīvaini. Viņi pieder pie kaut kā, es nezinu, kaut kāda kopuma, kurš nav manā ikdienā. Un bija tā, ka neviens jau man nemudināja, man nebija neviena draudzene vai draugs, kurš teica, tev vajadzētu iet uz sporta zāli. Es vienkārši biju nonākusi līdz savam zemākajam punktam, viennozīmīgi. Un to es ievērojos, ka daudzi, kas sāk, daudziem tā ir. Jo neviens jau neiet priecīgs un vesels tagad tieši sportot. Tas tā nenotiek. Mums vajag kaut kādu iemeslu to darīt. Un es biju decembris, un es nolēmu, ka viss, es negaidu nekādu 1. janvāru. Nebūs New Year, New Me. Vai nu tagad, vai nu nekad. Jāsaņemās tā drosme. Es pat tagad atceros to vakaru, kad es sēdēju un pildīju to pieteikumu MyFitness abonementam. Un es tādu nospiežu. Jā. Un viss. Un es saprotu, ka viss, there's no way back. Jāiet. Un es sāku ar grupu nodarbībām, jo man bija paniska bail no viss tā, kas tur notiek. Tu nāc jau saģērbusies, vai tu tomēr gāji caur ģērbtuvēm? Es izgāju caur ģērbtuvēm. Kā bija? Šausmīgi. Pirmais solis bija pārvarēt caur ģērbtuvēm. Jā, un es esmu ārkārtīgi pateicīga administratoriem, kas tur bija, jo katru reizi, kad es gāju, man tā bija vai nu Skynmars, vai nu Galerija Rīga, vai pēc tam cita zāle. Es nekad nezināju, kur ir ģērbtuvs, bet ja tu pieeji un pajautā, un es tāda baili, un saku, kur ir ģērbtuvs, kur man jāiet? Un viņi vienmēr tikai, jā, tur un tur, pēc tam tur un viss. Un tas arī deva tik ļoti, tam administratoram tomēr ir liela nozīme, kas tur ir pa cilvēku. Jo ja man būtu kaut ko nejauki atcirtuši pretī, es domāju, ka tas būtu gājis prom. Lūk, un es sāku iet uz tām grupu nodarbībām. Tā bija joga, pilates un power balance un stretching. Cik ilgi tu gāji uz grupu nodarbībām? Mēnesis, 3, un vai tu uzreiz turpināji treniņus, vai bija kāds posms? 3 mēneši. Jā, un kas pēc tam bija? Un es apstāju ļoti daudz zāles, pat uz upīti, visu kaut kur tik es nebija. Man bija mērķis iet uz grupu nodarbību, lai atrastu privāto treneru. Es gribēju atrast to, ka šis ir mans klikšķis. Tā kā ir tā sajūta, ka jā.
Un, jā, es izteicu ļoti daudz tās grupu nodarbības. Ar vienu mērķi es pašā stūrītī, maliņā, tāda kautrīga, milzīgās drēbēs, paslēpusies un vienkārši pēti, kur liekas, ka tas būs tavs cilvēks. Un, jā, tā es tiku galerijā Rīga pie Rūtas uz Power Balance Stretching. Un man bija tā sajūta, this is it. Un Rūta bija, es jau viņai teicu, tu biji man dāvana uz 8. martu. Jo sanāca tā, ka tieši tojas tas 8. marts, un mēs norunājam es pie viņas piegāju pēc nodarbības, mēs runājam pirmo kopīgo treniņu, un sanāca tā, ka viņa saslima, man šķiet, vai viņai bija atvaļinājums, un man saka, jā, bet tā kā būs vēl jāgaida. Un es domāju, es nepadošos, man ir tā sajūta, this is it, es gaidīšu, un es nesaku, viss kārtībā, es gaidīšu tev, cik vajadzēs. Un tas bija mans labākais lēmums dzīvē. Tā, ka es esmu ļoti priecīgi par to, ka es gaidīju, par to, ka es paklausīju tai savai sirdsbalsī, ka šis ir mans cilvēks, kuru man vajag. Nesasteidz dēļ tā, ka man vajag tagad. Jā, es gaidīju, es arī uz tām grupu nodarbībām staigāju no vienas zāles uz otru zāli, uz neizdevīgām vietām, bet man bija tas mērķis atrast to savu treneri, to, ar kuru man būs tas mečs, kurš man patīk, kā viņš runā, kā viņš izturās pret pārējiem, jo Rūta bija tā, kas grupa nodarbības, viņa staigā visiem apkārt, koriģē tehnikas, viņa ļoti rūpīgi, un tās rūpes var just no viņas, ne tikai privātajā treniņā, bet arī grupu nodarbībā. Lūk, un tad mēs uzsākām kopīgi treniņus. Es pārgāju no grupām, jo grupās man bija sajūta, ka kaut kas te nav, šis nav mans. Joga nav, man patīk, jā, sākumam ir super, man kā iesācam, bet vai this is the point? Nē. Kad ir jāmeklē, jārok tālāk, un tad jāsākās ceļš ar Rūtu un spēka treniņiem. Es, kad atskatos vecos video savu tehniku, jā. Tad tas, ko tu redzi, ir mācību process, es precizēšu. Jā, tas ir mācību process, un tu redzi, tehnika ir pareiza, bet centrālā nervu sistēma ir tik ļoti, viņai nepierasta tā kustība, kad tehniski, jā, viss ir kārtībā, bet tu esi tik neveikls, tāds tā kā nesavākts. Kamēr kusties joprojām domā par to, vai es daru pareizi, kaut arī fokusam vajadzētu būt uz vingriem, ko tu dari, nevis to, kā tu sevi analizē vingriem laikā. Bet tā ir daļa no procesa. Tu atbrīvojies no paškritikas pašā sākumā, un tad arī daudz vieglāk. Jā, un šeit es ļoti labi saprotu tos, kuri nesaprot to maģiju, ko mēs, kas jau labu laiku ejam uz zāli, kur ir tas magic, ko mēs jūtam, ka tā ir vieta, kur prāts atslēdzas. Jo tie jaunie, kas sāk, es ļoti labi saprotu, vismaz pusgadu tu ej, un tu pildi, un tu domā, kā man rokas jātur, kā man pleci jātur, kas man kā jādara, kā man vispār te stāvēt, kā man būt, kā man ieiet ģērbtuvē, kā man ārprāts, un citreiz pat ir bail no administratora. Tu domā par visu citu, izņemot par to, tev pat nav jādomā. Visi tevis pieminētie tie jautājumi, kas ir izsināti galvā, viņi raksturo, ka tas ir satraukums par to, kā mani redz no malas. Jā. Un, manuprāt, brīvības sajūta ikvienam cilvēkam, ikvienā situācijā, ne tikai sporta zālē, ir panākt, ka tu vari darīt to, ko tu dari, neesot atkarīgs no tā, ko citi par tevi domā. Kamēr tu dari to, ko tu dari. Vienalga, vai tas ir hobijs, grāmatas lasīšana, iešana pa ielu, vai vienalga. Tu minēji, ka tev bija vajadzīgs tas iemesls, lai aiziet uz sporta zāli. Tu arī teici, ka tāpat vien jau cilvēks nesāk kaut ko life-changing, dzīvi pārmainošu, ka ir iemesls, kāds ir tavs iemesls, kāpēc tu nonāci līdz sporta zālē. Vai tu vienmēr esi sportojusi, vai kāda ir tava vēsture pirms MyFitness? Pirms MyFitness es nesportoju vispār. Man bērnībā bija problēmas ar kakla skriemeļiem, un tā bija lieliska iespēja nesportot un nedarīt neko, jo man, principā, kopš 7. klases bija atbrīvojums no sporta. Es nedarīju neko. Mani kaitināja tas, ka mani asociēja ar volejbolisti. Es nezinu, kāpēc, bet tieši volejbols ir šis sporta veids, kurš man tiek pielipināts klāt. Jo tas garais slaidais augums, un nevar būt, ka tu nesporto. Tā jau ir kategorizēšana. Jā, bet viņa ir ļoti izteikta, un tas tā vienmēr ir bijis. Un es vienmēr teicu, ka es nesportoju, man nepatīk sportot, man visu mūžu ir atbrīvojumi. Man tas nesaista vispār un necik. Ko jūs man pielipināt to, kas nav mans? Jā. Tajā rodās vēl lielāka pretestība. Jā, un tad tev ir, tieši tā, un tad tev ir vēl lielāka pretestība, kad es nedarīšu to, ko viņi visu laiku man mēģina piesiet. Jā, būšu autentiska. Jā, es būšu. Lūk, un tad bija tā, kad nomira mamma,
Un, Cik gadu vecumā? Mana mamma nomira 46 gadu vecumā no alkohola atkarības. Cik tev tad bija? Man bija 29. Un īstenībā to iemeslu, kāpēc es sāku sportot, primārais iemesls pamata. Tas, kad es sāku, man bija doma, ka es gribu nomest svaru, jo es biju uzēdusi savus 20 kg. Bet pēc 3 gadiem šobrīd, kad esmu izrakājusi visu to, kāds bija patiesais iemesls, kāpēc es gāju, tas ir kas daudz vairāk par vienkārši uzēstiem kilogramiem. Es esmu sapratusi, kāpēc es viņus uzēdu, kā es viņus uzēdu, un tā kā izrakājusi visu to dziļumiņu, jo liekie kilogrami ir tikai sekas kaut kam. Un ja tu neroc to cēloni, tu vari mūžīgi iet par riņķi, nomest, pieņemties. Un tāds bija arī mans stāsts. Drastiskas diētas un atteikties no cukuru un miltiem. Un esmu atkal tieva, atkal rēsta. Un tāds never-ending stories. Cik liels bija svārstības, jo cilvēki, kas klausīsies šo, noteikti varēs vizualizēt, pagāja cik mēneši, cik kilograms tu nometi. Mēs mūsdienās esam tik ļoti, manuprāt, savu uztveri par veselības sakārtošanu piesaistījuši tam, ka esi veiksminieks. Rekur 8 nedēļās nometi tur vienalga 10 kg. Tas ir absurdiski, bet mēs visi sevi sākam piesaistīt kaut kādiem skaitļiem. Pastāsti, kā tev bija, vai tev arī bija daļa no šī, kad man vajag diētu, man vajag nomest tik nedēļās, mēnešos, tik un tik. Protams. Kāda bija tavi skaitļi, kas tad tev bija prātā, kuri tad likās ļoti būtiski? Tajā laikā man bija tā, ka mans iepriekšējais svars bija bijis 57 kg, un es cīnos pēc tieši tiem cipariem, un lai tur vai kas man viņus vajag. Un tad, kad es atteicos no cukuru un miltiem, man pašai teikt smieklīgi nāk, ja, bet es pusgadā laikā nometu 14 kg. 6 mēneši, 14 kg. 6 mēneši. Jā. Bet jūties veiksmīga? Nē. Kāpēc? Tu sasniedz to, ko tu gribēji. Un es vēl nesen skatījos tās bildes, kā es iztījos. Tur ir tāds kociņš, vienkārši stāv, tur nav ne formas, un tur redzi to nelaimi manā sejā, kad it kā es tūlīt būšu dabūjis to ciparu, pēc kuras tā dzīnos, bet nav tas. Ar ko šobrīd tev tas asociējas? Kā tagad tu redzi sevi pirms cik tiem, laikam, 5 gadiem, kad tu šo darīji? Kas ir tas, ko tad tu neredzēji? Nežēlība. Tā bija nežēlība pret sevi. Vienkārši tas tiešām ir nežēlīgi. Un vislielākais rezultāts man atnāca tad, kad es palaidu visu un sapratu, ka man jādzīvo pašai sev un tā kā harmonijā ar sevi. Es gribētu, lai tu pastāsti, kā no šīs nežēlības pret sevi, kā tu nonāci līdz harmonijai. Jā, lūk. Es atgriezīšos drusciņi pie stāsta par mammu. Jo mamma nomira un gada laikā es vienkārši apēdu savas emocijas un pilnīgi nemanot. Es atapos, ka man ir plus 20 kg. Un to, ka tas ir dēļ tā, ka nomira mamma, es pamanīju tikai vēl pēc kāda laika, kad es šķirstīju savas bildes. Un es skatos no bildes no bēru vainaga līdz vienkārši es šķirstu aizvien tālāk rēsnāk. Un tu redzi, kā tas vienkārši gada laikā izaudzis. Un tad, kad es sapratu, kurš ir tas starta punkts, tā bilde ar to bēru vainagu, es vienkārši tās bija mirklis, kad es sapratu, ka es cīnos vienkārši ar sekām, bet cēloni es neesmu atrisinājusi. Un tas cēlonis bija tāds, ka es nāku vispār no ļoti sliktas ģimenes. Un esmu piedzīvojusi savā dzīvē tiešām šausmas, kuras nevienam nenovēlu. Un kad man pēdējo reizi, kad mamma bija normāla un nebija alkoholiķa, es atceros, kad man bija 12. Un kad man bija 14, viņi mūs pameta un atstāja patēva rokās. Un es aizgāju no mājām, kad man bija 16, jo es nespēju izturēt to visu. Un kopš tiem 16 man visu dzīvi bija sapnis, ka es kādreiz izglābšu mammu. Es sakrāšu pietiekami naudas labai sanatorijai. Es izdarīšu kaut ko, lai viņa nonāk labās rokās. Es viņu atradīšu, es atkal sajutīšu to apskāvienu, sajutīšu to smaržu, kur es atceros vēl šodien. Un ka man izdosies viņu izglābt. Jo es zinu, kāda mamma var būt. Es atceros to labo. Un viss tas alkohols, tas jau bija dēļ tā cilvēku, ko viņa sastapa. Viņa bija ļoti labs cilvēks, ārkārtīgi mīļš cilvēks. Un tas tūlīt nomierina. Droši.
Nu, lūk, un es vienkārši sapratu arī to, ka tad, kad kā es uzzināju par to, ka mamma ir mirusi, man paziņa atsūta Facebook postu ar pases bildi, ka šī persona nogādāta reanimācijā, vai viņai nav gadījumā kādi radinieki. Un es zvanu uz slimnīcām, un man pasaka, jā, viņa šeit ir, un viņa nomira pirms pusstundas. Un tas bija vēl viens trieciens. Milzīgs trieciens, ka tu neesi paspējis samīļot, pateikt, ko tu gribi pateikt. Nu, tas bija smagi. Jā. Un tad pilnīgi nemanot, saldumi vienmēr ir bijuši manā dzīvē. Vienmēr es esmu tāds saldumu mīlis šausmas. Es jau tagad reizēm atļaujos savu pēc iebiezināto pienu burku. Bet es vienkārši pārtiku no saldumiem. Un es tagad, atceroties, saprotu, ka tiklīdz man nāca kaut kādas domas par mammu, tā man mutē bija kaut kas. Bulciņas, cepumi, konfektes. Un tad, kad mamma nomira, es aizgāju uz kapiņu un es atvados, un man likās, this is closure. Tas briesmu stāsts, tas viss šausmīgais ir galā, un es varu to paslaucīt malā un tagad dzīvošu savu dzīvi. Tas jau valkās līdzi. Bet, kad tu saki briesmu stāsts, ko tas nozīmē? Tas, kad man gribējās to mammu šausmīgi izglābt un atgūt normālu mammu, un tas, kad tā bērnība visa, kad es nācu mājās no skolas un patās viņa bija no sasits līdz asinīm, tā, ka viņai uz reanimāciju būtu jābrauc, bet mums bija jāklusē, tāpēc, lai nebūtu nepatikšanas. Un tas attiecīgi man viss arī atspoguļās skolas gaitās. Es esmu nomainījusi 5 skolas, un pa lielam klases ar kuriem man ir labas attiecības, man nav, jo es biju tās klases biedrs, kuru visi bulingoja, apcēla, izsmēja. Kā tu tika galā tad? Bija traki, man bija pašnāvnieciskas domas. Bērnībā, jā, viennozīmīgi. Un tad es domāju, neviens jau nezina, kad jūs mani skolā apceļat, bet es aizēju mājās, un tur man guļ asiņojoša mamma. Kur tur tu dari varoņu darbus, par kuriem tu nerakstīsi CV, un varbūt vispār nekad pasaulē nestāstīsi, jo es pieņemu, ka par to bija kauns, vai tas nebūtu atzīts kā kaut kas? Milzīgs kauns. Jā. Milzīgs kauns. Man visu dzīvi ir bijis kauns par to, no kādas ģimenes es nāku. Un šī ir vēl viena lieta, kas man atnāca tieši MyFitness. Kad es sāku iet uz treniņiem un būt pati ar sevi un domāt šīs domas un rakāt to sirsniņu. Kāpēc? Kāpēc man ir kauns? Tāpēc, ka man nav kā visiem, tāpēc, ka visi citi ir normāli un es tāda neesmu. Bet tās domas tā aiziet tādā kamoliņā. Un es nonācu līdz secinājumam, ka es nevaru ietekmēt to, no kurienes es nāku. Es varu ietekmēt to, kas es esmu šodien. Un vai man sevi norakstīt tikai tāpēc, ka es nāku no tādas miskastes, man ir jādod sev tā iespēja. Kaut vienreiz dzīvē pamēģināt, būt sev un tikt ar to visu galā un neturēt ļaunu prātu, negribēt atriepties, vienkārši palaist. Kaut kā, jā, tās domas, tas, jā. Tu dažu rinkopu garumā tikai ieskicēja to, ko nevar mūsu ierakstu laikā pat izstāstīt, ko tu gadu laikā esi piedzīvojusi un darījusi. Bet tas bija tavs mācību poligons. Jā, viennozīmīgi. Ko tavuprāt tu tur iemācījies? Izturība. Ko vēl? Un mīlestība. Jo šķiet, ka tādā nežēlīgā bērnībā, nežēlīgā vidē, nežēlīgā stāstā kur nav mīlestības vispār. Man ir tieši otrādi, ka es esmu ārkārtīgi mīļa, ārkārtīgi empātiska. Un laikam tāpēc, kad being there, done that, es tur esmu bijusi. Es zinu, kā ir, kad ir grūti, es zinu, kā ir, kad ir slikti. Ne tikai attiecībās ar ģimeni, bet arī, kad tu nejūties savā ādā, kad tev ir tas liekais svars, kad tu slēpi sevi, kad tu bildējies tā, lai priekšā ir jaka vai soma. Es to visu ļoti labi saprotu. Un man šķiet, ka tieši tāpēc es tāds empāts esmu izaugusi. Manuprāt, tas, kas ir pietrūcis agrāk, ir 2 veidi. To mūsdienās cilvēks var ar varu vai agresiju pieprasīt no citiem,
jo man tas pienāks, man tas pietrūkst. Vai arī tu vari nepieprasīt no citiem un vairot to pati sevi, tas, kas ir vajadzīgs, un tu vari to dalīties citiem, un tu veido savu vidi. Bet tas prasīs drosmi. Drosmi apzināties, kas man nav, drosmi apzināties, kas man pietrūkst, atrast veidu, vidi, kurā to priekš sevis radīt. Un to veido savu iekšējo pasauli. Viņa ir stabilāka. Jo ārējā pasaule, kā to esi savā bērnībā noskaidrojis, viņa nav paredzama, viņa nav stabila un nevienmēr visi brīži ir saulaini. Jā, tieši tā. Un tas ir tas, kas man atnāca, kad es jau nevaru ietekmēt to kas ir noticis. Tā nav mana vaina, un arī līdz tādai atziņai bija ļoti ilgs ceļš ejams, jo tu jau vaino sevi, kad varbūt es tiešām kaut ko ne tā darīju, varbūt es tiešām biju slikts bērns, ka man tur sita arī tā kā pelavu maisu. Varbūt, ka tiešām es esmu kaut kāda ne tāda, neriktīga, nepareiza, nepietiekama, un šis viss tādā kamolā sakrājās tad, kad nomira mamma. Un tas bija nevis mammas nav, bija nevis closure, bet tas bija opener, vienkārši kaut kam daudz lielākam, kas tādā milzīgā kamolā saritinājās un sprāga. Un tad, kad sprāga, tad es vienkārši atapos, ka es neesmu es esmu nelaimīga. Man ir ģimene, man ir suņi, es dzīvoju privātumā, it kā viss kārtībā, bet es iekšiņā esmu nelaimīga, jo tur kaut kas nav. Un tad, tad es uzēdu tos liekos kilogramus, un tad es nonācu līdz tam, ka jāiet uz sporta zāli, un es teikšu, ka katrs treniņš sporta zālē ir bijis terapija. Es nerunāju par pirmajiem treniņiem, kamēr tu pierodi pie kustības, bet tajā mirklī, kad tu pārstāji domāt par to, kā jādara, sākās tā terapija. Un es vienkārši sevi pieķeru pie domas, ka bāc, es aizēju uz treniņu, un tur nav nekā cita. Esmu es un es. Vai kādu brīdi tev bija ierastais vai iepriekšējais fokus uz svara zaudēšanu, bet kad tu sāki sporta zālē, tu pamainīji savu domgājienu, savu pieeju, ko tu vēlies savā ikdienā. Jo pirms tam, kad tu minēji, tev bija plus 20 kg, tad tu fokusējies uz dažādām diētām un vairāk kārtu arī pat sasniedz savus uzstādītos mērķus. Jā, bet tie uzstādītie mērķi, kas ir vienkārši mērķis kilogrami nomest, es gribu atkal būt dieva, viņi ļoti ātri arī pazūd. Un kāds bija tavs mērķis, kad tu uzsāki iet uz sporta zāli, un vai tev vispār bija kaut kas pasaulē saprotams un pasaulē definējams mērķis? Vai tas bija kaut kas priekš sevis? Jā, man bija mērķis, jo man nederēja, kad es esmu atkal tieva. Man gribējās smuku formu. Un tas bija mans mērķis, smuka forma. Jo es sapratu, ka, ja es vienkārši nometu tos kilogramus, es tur izstos pēc tāda, nekā. Man nav formas, es esmu vienkārši gara tieva slēpe. Tā tas ir. Un ka tas man arī nedara. Kur sauc par volejbolisti. Jā, kur vēl sauc par volejbolisti. Es īstenībā vispār nekustos. Un tad, tagad jau es saprotu, ka tas mērķis sākumā, man liekas, visiem ir vajadzīgs kaut kāds tāds ļoti triviāls. Un pēc laika tu īstenībā saproti, ka bāc, es tev vairs nenāku nomest svaru. Kāpēc mums ir vajadzīgs tās triviāls mērķis? Lai varētu sākt. Kāpēc? Jo es šaubos, ka kāds varētu sākt iet uz sporta zāli tikai tāpēc, ka es iešu sakārtot savu mindset. Neviens jau netic no malas. Līdz tam nonāk. Līdz tam nonāk, viennozīmīgi. Sākums ir tur. Manuprāt, tas ir saistīts ar to, ko tu sākumā raksturoji, ka tu jau pieminēji to, tu piemēru, ka šī cilvēka grupa, es neesmu, viņi piederīgi kaut kam citam. Bet nepazīstot nevienu, mēs mēdzam stereotipiski kategorizēt. Viņi ir, kačaki, viņi ir gaļas galvas, viņi ir tur svara zaudētāji. Mēs iedodam kaut kādu pašu iedomātu nosaukumu. Tad mēs izvēlamies mērķi, kur ir mūsu pašu izdomātajiem. Tagad mēs esam iederīgi. Tagad mēs esam daļa no viņiem. Jā, un tā lielā transformācija arī notiek tieši tad, kad tu sāc justies kā daļa no tiem dīvainīšiem, no tiem citādākajiem. Jo sākumā, tu esi kā baltā zos, tur baltais pīlēns, kaut kāds melnais, un man jau arī likās, kad es sāku pirmajā treniņā, kā tagad atceros, es lavījos līdz grupa nodarbības durvīm. Jo es zināju, visi uz mani skatās. Jā, tu esi ienākusi jauna gaļa, visi tevi pēta. Es esmu svaiga gaļa. Viņi noteikti visi mani uzreiz. Grib apēst. Jā, ka mani
ko es te vispār esmu atlīdusi, ko es te nāku, un kad visi tur ir savējie, un tad es esmu tāds, visādi neiederīgs. Un, tas sākums, jā, bija tā. Tagad es atceros, man tiešām smējos. Vai tagad tu redzi citus cilvēkus līdzīgā ķermeņa valodā ierodamies sporta zālē? Jā, un ir tā, ka to var nolasīt. Skaties, savējais. Jā, bet es esmu ārkārtīgi atbalstoša, un es esmu tā, kas zālē pieies, nepakautrēsies sievietei pateikt komplimentu, jo man liekas, ka nekā skaistāka tiešām nav, kā ja sieviete atbalsta sievieti. Jā. Un arī jauniņie es redzu nesen, man liekas, pagājušajā nedēļā burtiski bija tā, kad ir jauns pārīts puisis ar meiteni, gadi ap 20, un tu redz, kā viņi kopā ņemās, kaut ko kopīgi mācās, un es vienkārši pateicu, tas ir amazing, ka jūs šeit esat. Un tas ir amazing, ka jūs nākat kopā un viens otru atbalstat, jo tas ir tik forši, ka tad, kad tu sāc un tev ir tas tavs atbalsts un nav jānāk vienam, tas ir vispār super. Un, jo es viņas ieraugu un es atpazīstu sevi. Lai cik labi es tagad kaut ko prāstu, tad tā vecā jau Ānita nekur nepazūd. Tā esmu es. Un, nav tā, ka tagad pēkšņi es esmu izaugusi tehniski vingrinājumos un mentāli, kad es nekad neesmu bijis tāda neperfekta. Tā jau nav. Tas jau viss ir tāds daļa no manas stāsta. Vai treniņi, sportošana, vai tā ir daļa no tā izpausmes veida? Jā. Es domāju, ka jā, viennozīmīgi. Es domāju, kā man iet treniņās, smaidu. Tā ir daļa no manas izpausmes veida. Man patīk, es eju, es daru un cenšos arī iedvesmot citus. Sākumā tas notika tā pilnīgi neplānoti. Un kolēģi, draugi, visi redz Anita atkal tā kā ezelīts ijā ar savām somām un mīl pret traukiem. Un kaut kā pamazām. Tad man draudzene saka, varbūt jāsāk kaut kas likt Instagramā. Es saku, ko es tur, savu to kuņģi rādīt visiem. Nē. Es saku, bet pamēģini. Un man tik šausmīgi piepilda sirdi tas, kad es varēju kādu, pieņemsim, tuvāku cilvēku iedvesmot. Un man tik silti ap sirdi paliek, kad es redzu, ka viņš ir sācis kustēties, vai viņš ir sācis veselīgāk ēst, vai dzert vairāk ūdens. Jo tu tici, ka viņam būs labāk, pat ja tajā brīdī tā persona to savas ādas vēl neredz, un iespējams viņi tikai redz klapatas par laika menedžmentu sastrēgumu stundām, pēkšņi 3 reizes biežāk nedēļā jāmazgā, jākarina drēbes. Priekš kam to visu? Taču iepriekš bija ērtāk. Jā. Un tu redzi to sākumu, tu redzi, ka viņš kaut kā pamaina to savu dzīvi, kaut bišķiņu. Un pēc tam, ja vēl atnāk un pasaka, hei, šitas bija rītīgi forši īsumā, man baigi patīk, un es tā turpināšu, tad tas arī mani piepilda un iedod tādu pārliecību, ka mans stāsts tomēr var arī iedvesmot. Un tā es sāku pamazām arī kaut ko dalīties Instagramā. Man tur ir tāda ļoti maza mini komūna, bet tā komūna, kas ir, es ārkārtīgi ar viņu lepojos, jo viņi ir superīgi atbalstoši cilvēki. Un tagad ir tā, ka es izpaužos caur to, ka es caur saviem treniņiem, caur veselīgu dzīvesveidu iedvesmoju citus. Un šis ir tas, ko es gribu darīt visu dzīvi. Un tad, kad es sāku mācīties par treneri, es domāju, kad, kā tā tas viss stāsts ar to māmu, un kāpēc, mēs bieži domājam, kāpēc kaut kas notiek ar mums un nevis citiem. Bet es sapratu, ka bez tā stāsta es nebūtu nonākusi tur, kur es esmu šodien. Un es nebūtu atradusi to savu izpausmes veidu. Jā, to, kas man pieder manai sirdī. Un tas tā skarbi, bet iespējams tāds bija mans liktenis, tā tam bija lemts notikt, ka man jāaiziet cauri tai ellei un ugunī, lai atrastu to, kas mani piepilda. Jo bez tā es nebūtu tur, kur es esmu šodien viennozīmīgi. Jā, ir acīm redzam, tu neesi palikusi upuru lomā, lai gaustos pasaulē, cik briesmīgi bija. Tev bija mācība poligons, no tā tu esi iemācījusies lietas īsumā raksturojot. Jā. Pirms tu pati biji regulāros treniņos, vai tu iepriekš arī ievēroji gan jau internetos, sociālos tīklos citus cilvēkus, vīriešus, sievietes, trenerus, cilvēkus, kas trenējās, ka sports ir viņa izpausmes veids.
Un kā tad, pirms tu trenējies, kā tad tu šādus cilvēkus skatījies, vai tu viņus vērtēji, kritizēji, vai tur bija kāds zemteksts, viņus pieņēma, noliedz vai vienkārši neievēroja? Man bija tā, ka manā lokā un arī nekur internetā man nerādījās šādi cilvēki baigi daudz, bet man bija labākā draudzene, kas sāka arī iet uz MyFitness. Un viņa arī trenējās ar privāto treneru, bet mēs ar viņu kaut kā, lai gan labākās draudzenes, bet mēs tik maz runājam par to viņas treniņu procesu. Man bija absolūti interesi nulle vispār necik. Un uz viņu es skatījos tā, forši, ka tu ej, bet es nebūšu tā volejbolista. Tā kā... Es negribu sevi asociēt ar visu to, ko es redzu no malas tevī. Jā, tā kā es ne. Un viņi kaut kā tā ļoti nepiespiest, kad stāstīja, tad nestāstīja, ka tev arī vajadzētu. Nē, vispār nē. Viņi vienkārši stāstīja, kā viņai iet. Un kaut kur tomēr šādi tie mazie dzīves sīkumi, kaut kur tie atsēžās. Kad varbūt man vajadzētu tomēr. Jo kā es varu teikt, ka man kaut kas nedara, ja es to pat neesmu pamēģinājis. Kad varbūt ir jādod tā iespēja. Un es domāju, es savu bērnu, kad viņš piesakās pulciņās, jums spiežiet mēnesi, pirms viņš pasaka, ka viņš vairs neies. Bet es pati jau defaultā nospriežu, ka sporta zāle man nedara, tāpēc, ka tur ir tādi cilvēki, tāpēc, ka tur ir dzelži, tāpēc, ka mani tur neviens nesapratīs. Kāpēc? Tad, kad tavs bērns nevēlējās iet, bet bija šis mēnešu posms, kuram tu teici, tev ir jāiet. Vai tu saskati līdzības? Jā, viennozīmīgi. Jo arī viņš atnāk pēc tās pirmās nodarbības. Nē, šis tomēr nebūs priekš manis. Es saku, lai tu varētu teikt, ka tas nav priekš tevis, tev ir jāpamēģina ilgāk. Un tāpat laikā es pati tajā mirklī nemēģināju vispār. Tāpēc... Pasaulē šis jādzird. Tāpēc es vienkārši pēc laika saprotu, ka, nē, kā tā es savam bērnam mācu tā pati ar smadzenēm, es to visu saprotu, bet nedaru. Ja domājies, kā mazajam cilvēkam ir būt pasaulē, kur viņš redz vecāku piemēru. Vecāku piemēru šajā gadījumā ir pats nedara, bet liek tev. Man spiež, kas tu esi par varas spēku, man pret tevi nav vispār iespējams, man nav meču cīnīties. Cik negodīgi. Jā. Ļoti negodīgi. Manuprāt, būtiskākais ir atpazīt sevi, jo bērni mums iemāca daudz lietas. Man bija meita, es dzirdēju, man likās, tur banāli teksti, būs bērni sapratīs. Es joprojām turpinu saprast. Jo daļa par bērnu rūpēm ir iemācīties pašam sevi saprast un saprast, kā es mēdzu uzvesties ar bērniem, bez bērniem citur sabiedrībā. Tas ir sevis izzināšanas process. Jā, viennozīmīgi. Un bērni mums ļoti daudz ko arī iemāca. Man ir tāds rītīgs špicbuks, ar kuru es cīnos, un šobrīd ir tīneģeru vesums, tur var bez nerviem palikt, bet atkal, es kādreiz, man sanāk ar viņu sakasīt, es saku, es ņemu somu, es braucu uz sporta zāli nolaist tvaiku, jo es saprotu, ka tā kā viss tas eskalē, ka man tā kā, man ir jāaiziet, jāatstāj kaut kur tā enerģija, un tas būs daudz vērtīgāk nekā, jo viņš ir šausmīgi gudrs, viņam patīk diskutēt, viņš politiķis būs 100%. Tā kā entās stundām, un es saprotu, this is dead end. Mēs nekur nenonāksim. Es ņemu to somu, un es braucu uz to sāli, nomierināties, atlaist savu enerģiju tur, un kā saka, labākais pre-workouts ir dusmas. Man tā viennozīmīgi ir. Tas noteikti ir labs triggers, ja tu saproti, ka situācija nokaitēta, ja šajā paliek tikai karstāk, šis ir brīdis, kad ir jāiet dekompresēties, laiks sev, un gal galā, ja pēc konflikta situācijas ģimenes locekļi redz, kāds tevi bijis switch, no tā, cik pirmīt tu varbūt esi bijusi sarauktu pieru un dusmīgām acīm. Un kāds pēc tam switch, kad tu esi atnākusi mājās, es pieņemu, ka tas ir labs kontrasts, kas arī var kalpot par šo te vēlamo vecāku piemēru bērniem. Viennozīmīgi. Kādu personu mēs vēlamies, lai ģimene mūs redz. Viennozīmīgi. Jo viņi arī redz, kā es esmu mainījusies dēļ tā, kad es eju uz sporta zāli. Kā mainījusies man emociju kontroli. Tas ir, jo es vispār esmu tāda ļoti emocionāla, melanholiska, eksplozīva. Un es varu tā pateikt kaut ko es varbūt tajā mirklī nedomāju, bet tagad es ar laiku iemācījusies būt kontrolētāka, savākt sevi, sagrupēties un pēc tam darīt. Un tieši tas pats notiek treniņos.
tev ir jābūt kontrolei, tev ir jāspēj sagrupēties un tad darīt. Kontrole svarīgi. Ārkārtīgi. Ārkārtīgi. Tu nevari iet uz treniņu un domāt par to, ko tev gatavos vakariņās vai ko tu pirksi Rimī, jo tad tev nav kontrols. Un ja nav kontrols, tad tas var beigties manā skatījumā ar traumām, ja tu kaut kur tur cēl tos smagos svārus un nav kontrols. Arī abstrakt runājot, manuprāt, spēja darīt vienu lietu vienlaicīgi. Tā ir kontrols izpausme. Tu neļauj citiem pasaules trokšņiem, pienākumiem, atbildības sajūtām tev traucēt šajā brīdī. Izdari to, kas ir vajadzīgs priekš sevis, pēc tam izdari nākamo lietu, kas arī ir svarīgs. Vienkārši tu jau paņēmi to laiku sev, tagad tu vari šērot to un iedot citiem, bet to darīt tev ir labs pamats un tu esi labi regulējies cilvēks. Pirms cilvēki klausīsies šo podcastu epizodi, kāds būs noteikti arī dzirdējis īso MyFitness Real rullīti, kurā tu minēji, ka ar depresīvu stāvokli tu spēri soli pāri MyFitness slieksnim. Un tu neteici depresija. Tad tev nebija uzstādīta diagnoze depresija? Nē. Vai tu gribētu, lai tev ir uzstādīta diagnoze? Okay. Vai tas mainītu tavu pieeju, kā tu ar sevi operējusi? Nē, jo to, kad man bija šis depresīvais stāvoklis, man bija depresīva trauksme. Jā. Tāda man ir Tur man diagnoze. Daudz ķeksīši atbilst čeklistē. Un es jau nezināju, ka man bija tāds stāvoklis. Man likās, viss ir fine. Es gribu tikai nomest tos kilogramus. Es gribu tikai tur tādu tvirtāku to formu. Es vienkārši gribu smuku formu. Tā kā man viss, es pat nedomāju par to, kas man tur notiek. Bet vienkārši, kad tu saproti, ka tu ej to riņķi nemitīgi, nomet uzēd, un ka tu nevari iet tādā normālā ritmā, tajā veselīgā, sabalansētajā ēšanā, tad tu saproti, ka tu vienkārši nemitīgi cīnies ar tām sakām, bet to cēloni tu nerisini. Un, kad es sāku risināt un rakāt, es saprotu, ārprāts, kas man te darās? Tur vajag lielo šķūri ar lāpstu, lai visu šito, kas tur notiek tajā galvā, vienkārši sakārtot. Tas bija darbs ar terapeitu, grāmatas? Es pateikšu godīgi, ar terapeitu es krietni vēlāk sāku strādāt. Un mans terapeits tā arī pateica, ja tu nebūtu sporta zāles, tu jau droši vien, tur būtu kas vairāk pirmkārt par diagnozi depresija. Un sporta zāle tev ir izglābusi. Un es gāju ļoti aktīvi, kā sāku 4 reizes nedēļā, tā es arī eju 4 reizes nedēļā. Jā, slimošanas, protams, un tagad, kad bija mācības, es samazināju līdz 3 treniņiem nedēļā, bet es pati jūtu, ka man pilnīgi pietrūkst. Un šeit atkal ir nākamā robeža, kad tu kļūsti mentāli atkarīgs no sporta zāles. Kad tu bez tā vairs nevari, un tur arī ir ļoti smalka robeža, kas ir jāprot novilkt. Jo arī tas man ir bijis. Sevis uzlabošana var ātri aizvest pie aizas malas. Jā, kad tu nespēji vairs dzīvot bez sporta zāles, un es tā kā izprotu tos cilvēkus, kas iet 5-6 reizes nedēļā, un es saprotu, ko viņi tur dara. Lai man piedod, bet tā ir atkarība, no kuras vajadzētu atbrīvoties. Kādā, es nesaku, ka nevajag iet uz sporta zāli, bet atrast to robežu starp, kur es eju veselīgi, un kur jau es vairs bez tā nespēju. Jo tas jau ir otrs grāvis. Jā, mums skaidrāk definējums tas būtu uzstādīt, lai sporta zāles apmeklējums, lai šis sporta zāles mērķis ir kā instruments, kurš var papildināt manu dzīves kvalitāti. Jā. Nevis tā ir mana dzīve, bet es eju trenēties, es izdaru labu priekš sevis, tas sporta zāles esmība ikdienā man saglabā labu dienas režīmu, punktualitāti, pašvārta disciplīna, nozīmē laba miega higiēna, pietiekams miega stundas, kas ļauj mums atjaunoties. Sporta zāle tas nav tikai aiziet tur uz vietas, tas ir komplektiņš, kas nāk ar vēl pāris elementiem. Bet man šķiet, ka tam mērķītam vajadzētu būt, lai sporta zāles ikdiena ir veids, kas papildina man dzīves kvalitāti. Jā, es pilnībā piekrītu. Un es biju nonākusi arī tajā grāvītī, kad es saprotu, ka, ja es neaizēju, tad man viss ir slikti. Es kļūstu tāda agresīva. Cik dienās? Emocionāli uzbudināta. Man pietiek 5 dienas. Toreiz bija 5 dienas. Un viss, un es saprotu, ka man mēns gar acīm, un es vienkārši mājās varu kliegt, un tā kā kas notiek, un es varu, man jābrauc uz to sporta zāli, un nomierināties. Bet tad vienā mirklī es saprotu, ka šitas ir traki. Es jau esmu otrā grāvī.
Un arī tā kā man ir terapeiti, pie kuras es gan rēti, bet eju. Tad mēs arī pastrādājam. Tad ļoti labi man nolika pie vietas novembra trauma. Tad es paliku mēnesi bez sporta zāles. Kāds bija tas mēnesis? Vai tad jūties enerģiski, pilni ar spēku? Un pirmā nedēļa bija tāda, ka es raudāju, ka es netieku uz sporta zāli. Kā tā var būt? Un pēc tam es sapratu, nē. Tā kā viss ir kārtībā. Un man patīk, ka man ir veselīgas attiecības ar sporta zāli. Kad es neeju, tas nav kaut kas, bez kā es nespēju dzīvot. Ka man tas nav vitāli svarīgi, lai tur vai kas, jo man ir bijis 1., 2. gadā, kad man ir ceļa trauma un es ar cieto ortozi eju tāpat. Man bija viens jautājums traumatologam, vai es varu trenēties, un viņš smējās ar vienu kāju, jā, un es tā, say no more. Es esmu aimīn, un tad es atskatos, un es saprotu, ka jā, sākumā tas 1. gads, kamēr es sapratu, kad tu noķer to, ka tā ir tava terapija, un tad tu jau vairs nevari bez tās terapijas. Un tad, jā, man tā novembra trauma, viņa man ļoti labi parādīja, es vēl domāju, ka būs traki un tā, bet parādīja, nē, ka man ir normālas, labas, veselīgas attiecības. Es protu apstāties tad, kad nedzīt vairs sevi, jo kādas bija tūlīt temperatūra, es kā tagad atceros, es rūtē rakstu, man šodien sākās temperatūra, bet mēs ātri paspēsim vēl to vienu treniņu, pirms es slimoju. Jā, pirms saslimu. Ļoti labi, jā. Tā kā pirms es slimošu, ātri. Un uzreiz kā puņķi pāriet temperatūra, atpakaļ uz zāli. Diemžēl ļoti daudziem cilvēkiem ir šāds domāšanas veids, bet to vispirms ir vērts katram ievērot, un tad jau tu atradīs veidus, kā arī to sāk moderēt, kā sevi lietot. Jā, jo es atceros, kad man Rūta teica, ka Anita šitā nevar darīt un tā nevajag darīt. Tas ir viss gar ausīm. Es pat nedzirdu, ko viņa saka. Tajā brīdī viņas ieteikums tev kalpo kā good. Es būšu autentiska, es atradīšu savī spēku, es pierādīšu, sazini kam, ka es varu. Jā. Grūtos apstākļos. I can thrive. Jā, bet... Un, laikam, šī mācība ir jāizdzīvo pašam, lai tu viņu gūtu. Jo, ja tev, man liekas, šajā gadījumā tiešām, ja tu teiks no malas, nepārforsē, pažēlo sevi, iemācies ieklausīties savā ķermenī, kad vajag, kad nevajag, es domāju, ka tas nav iespējams. Pažēlo sevi, ieklausies savā ķermenī, tad, kad to vajag, tas neiet kopā ar to idealizēto identitāti, uz kuru tu tiecies. Tad, kad jūs uzsācat trenēties 1, 1 līdz 2, varbūt kādam 3 gadu periodā. Mēs vēlamies būt sevis labākā versija. Jā. Bet pažēlot sevi, tas nav šīs personas modelim piederīgs. Ar laiku būs arī. Mēs vienkārši to tā nesāksim, jo mums nevajag nevienam attaisnot vai ierakstīt Twitterī, ka es šodien pažēloju sevi, un tad mēs saņemam 70 laikus par to. Nobody cares. Bet mēs zinām, ka paņemt dienu pauzai, lai labāk atjaunoties, un pēc tam turpināt mierīgu nedēļu, ir izdevīgāk nekā nodargāt vēl 2 dienas, un tad 2 nedēļas besīties par to, es esmu tur bezspēcīgs, un tad sevi tur bakstīt un knābāt par to, kā es esmu briesmīgā situācijā. Jā, precīzi. Un šeit es gribu pieminēt tādu savu vienu atziņu, kas varbūt vēl kādam noderēs, kad mēs nedodam sev laiku. Un mēs tik daudz sevis un sava laika, sava resursa dodam attiecībās ar kolēģiem, attiecībās ar draugiem, attiecībās ar bērniem, mājas kārtībai, visam pārējiem. Bet kur tad paliek tās attiecības man pašai ar sevi? Un tās ir vienīgās, kur man ir kontrole 100% manās rokās. Tās attiecības, kas ir ar bērnu, to tu visu nevari 100% kontrolēt. Un tur mēs atdodam sevi visu. Tur mēs esam gatavi darīt vairāk, lai otrs atpūšās, darīt vairāk, lai otram ir labāk, bet tad, kad mums ir jāpadomā pašiem par sevi, tad mēs sevi kaut kā, es nezinu, tā dabīgi esam paslaucījuši zem paklē. Es jau pagaidīšu, es izdarīšu, es būšu, viss būs labi, bet īsumā tā ir tāda man milzīga mācība, ko man arī tas atnāca man ar sporta zāli, kad es noliku sev pirmajā vietā. Un ģimenē jūs varat būt, jums ir kaut kas pašiem jāizdomā, ko jūs gatavosiet ēst, bet man ir treniņš. Un, jo pirms tam 3 kārtu ēdieni un vienmēr māja nopucēta tīra,
Jo, nu, tā kā es taču esmu sieviete un tas ir mans pienākums. Nu, ziniet, nē, mans pienākums pirmkārt ir parūpēties par sevi. Mēs nesalūstam. Jā, nu, un tu velc to visu un domā, kā nesalūst. Un tāpat laikā tu saproti, ka īsti tev sev nekas nepaliek. Un tad šie treniņi man kļuva par tādu vietu, jo tas nav manikīrs, pedikīrs. To nevar salīdzināt. Tas nav, tas man nav laiks sev. Bet tieši treniņos, jā, tas ir mans laiks, kur tā kontrole pieder tikai man, kur es esmu pati ar sevi. Man ir laiks parakāties dziļāk, kāpēc man ir kaut kādas domas, labas vai sliktas, kas notiek tur iekšiņā. Jo mājās jau, ka mēs visu ņemamies, daramies darbā ar draugiem, mums tam nav laika. Mēs varam parunāt ar draudzeni, bet vai tu vari to draudzeni izrakā līdz tai iekšiņai, līdz tam, kas tev pašam varbūt nepatiks? Nu, nē. Kāpēc ne? Es domāju, ka, lai cik mums būtu tuvi draugi, mēs tāpat kaut kādā ziņā kautrējamies. Mēs paši no sevis kautrējamies, kas mēs esam. Mēs nepastāstam patiesību, mēs apturam teikumu tajā brīdī, kad tas skan vislabāk. Un otrajā pusē nav nērti klausīties šo. Jā. Citādi mēs kļūstam nepatīkami, negribam to redzēt, negribam to asociēt. Jā, šeit atkal ir tāds mileniāļu people pleaser saucamais, ar ko arī es strādāju, kad mēs jau negribam būt nērti, mēs negribam izklausīties nesmuki, ka tik otram nesagādāt kaut kādu nērtības vai neveikluma sajūtu. Un īsumā jau, manuprāt, mēs paši no sevis baidamies. Jo, man liekas, tik daudz reižu man pašai ir bijis, kad es sāku rakot, kad es kaut ko jūtu, kāpēc es to jūtu. Mums pamatā ir 6 emocijas, no kurām 4 ir negatīvas, tāpēc mēs jau automātiski par daudzām lietām domājam negatīvi. Un kad tu sāc rakāt, un tu pējās pats nonāc līdz tam nesmukumam, kāpēc tā ir kaut kas, kā ir, nu jā, pašam sev nav patīkam, kur no citam pastāstīt. Nu, bet šīs domas, kas nāk sportzālē pirmajā gadā, nu, laikam pirmā gada beigās man sākās, kad es jūtu, kad es iegrimstu kaut kur. Man neinteresē vispār nekas, man tas neietekmē, kas notiek apkārt. Tur var jebkas notikt. Man ir tiešām, kā saka, neviens uz tevi neskatās. Actually neskatās. Un actually neskatās. Tu skatījies apkārt. Man kad sanāca aizvakar. Es aizmirsu apavu zālē, un man sanāca sportot zeķēs, un tad gan skatījās, bet man sporta zāle ir tik ļoti uzbūstojas to manu pašapziņu, ka es pieeju pie tās meitenes, un es saku, tu skaties, tāpēc, ka es zeķēs esmu atnākusi. Un viņi, nē, es saku, tu vari atzīties, ka viss kārtībā, man pašai liktos jocīgi, bet es tā esmu. Mēs šeit ievērojam higienas noteikumus, es šeit pārkāpju savu. Ja tu skaties, un šobrīd man ir acīm nosaka, good for you, pareizi, iestājamies par pareizajiem standartiem un ētiku. Jā, es jau zinu, ka nav pareizi un ka tā nevar darīt, bet man tas treniņš bija tik vajadzīgs. Man visu svētdienu, pēdējais nedēļas treniņš, lai man būtu checklists. Tā kā es jūtos morāli piekusus, bet fiziski man vēl ir spēks, es gribu atnākt, es gribu te būt. Nu, sanāca, kā sanāca. Nu, pavisam muļķīgi. Nākamreiz uzvilks košas botus, un visa pasaule redzēs, ka tev tomēr ir botus, un ka tu neesi tā persona, kas nāk uz sporta zāli bez apaviem. Jā, noteikti nē. Vedot šo sarunu uz noslēgumu, kāds ir tavs vēstījums pasaulē? Ko tu gribi, lai pasaule zinātu? Mums nav problēmas, mums ir iespējas. Un tas ir mans tāds moto. Jo mēs varam tik daudz skatīties uz lietām negatīvi, norakstīt sevi, būt kritiski pret sevi un uztvert kaut kādus notikumus kā pasaules galu. Bet ja mēs paskatāmies uz tiem notikumiem kā iespējām, pat ja draņķīgām, nu tas ir tāds rīktīgs game changer. Tiešām. Mums nav problēmas, mums ir iespējas. Anita, paldies, ka tu esi daļa no mūsu sabiedrības, un paldies, ka tu dalies ar savu stāstu. Par ko? Paldies jums!